Tēma ir 10 pirkstu rakstīšanas metode. Lai ātri, efektīvi rakstīt tekstu un strādāt uz datora, mums jāiemācās šo metodi. Sāksim ar kreisas apakšējas taustiņas sameklēšanu. Mums Input help on. ieslēdzam izrunāšanu. Apakšējā kreisajā stūrītī ir taustiņš Left kontrole. control. Ejam ar kreisas rokas rādīti pirkstu uz augšu. Būs Left shift. shift un nākamais NVDA. And caps lock. caps lock taustiņš. Viņš kā modifikators arī NVDA programmai tādā. Un sameklējam trešo rindiņu un tagad ejam ar pirkstu pa labi. Neskaitot caps lock taustiņus, skaitīsim tikai burtus. NVDA +1. Input. Configuration. Latvish. Screen scene for documents via. Ieslēdz latviešu režīmu. Input help on. Left control. Turpinot A. No caps lock pirmā taustiņa A, S. D. S, D un F. F. Uz F taustiņa ir punktiņš. Viņu var sataustīt ar rādītāju pirkstu, kreisajai rokai sataustam punktiņu. Un tad tā ir izējošā pozīcija, lai strādātu kreisajai rokai. Lai novietot roku, mums jāsameklē šo punktiņu ar rādītāju pirkstu. Tad vidējo pirkstu liekam blakus pa kreisi no rādītāja pirksta, no burta F. Ar vidējo pirkstu spiežam D. Bezvārdas pirksts, tas būs trešais pirksts. Un mazais pirkstiņš A. Sāksim pirstus 1, 2, 3, 4. Rādītāja pirksts būs 1, vidējais pirksts 2, trešais ir bezvārdas pirksts un mazais pirksts būs 4. Nu, mēs novietojam kreiso roku katru pirkstu uz sava taustiņa. Tagad pieliekam klāt, sameklējam blakus taustiņu pa labi no rādītāja pirksta, no kreisas rokas rādītāja pirksta, pirmā pirksta. Ar labas rokas rādītāja pirkstu sameklējam blakus taustiņu. Ejam tālāk pa labi, pa šo pašu rindu. Un tagad J. Un uz ieburta arī ir punktiņš, kuru var sataustīt ar pirmo pirkstu labai rokai. Tas būs 7. taustiņš, neskaitot caps lock. F kreisajai rokai ir 4. taustiņš pirmajam pirstam. Un tad labai rokai otru pirkstu liekam blakus pa labi no pirmā pirksta. Rakstīsim kā. Nākamais trešais pirksts L un nākamais semikols. Te mēs novietojam rokas, abas rokas uz tastatūras. Viņas nevajag, lai viņi pirksti neguļ uz tastatūras, bišķiņ jāpiepacel rokas, lai pirksti tā kā pusstāvoši būtu, tā kā grabi. Un rokas ir atslābinātas, lielie pirksti uz liela taustiņa uz atstarpes apmēram. Uz apakšējas rindas gara taustiņa. Un sākam izslēdzam help. Input help off. Un rakstam burtus ar kreiso roku 4. pirkstu. A, 3. pirksts. S, 2. Un rādītāja pirksts 1. F. Un ar labas rokas pirkstiem. Pirmais pirksts, 2. 3. un 4. Atstarpi piespiežam. Semiku. Tagad izslēdzu, lai neizrunā vārdus.
Tagad mēs, kad varam uzrakstīt kādu vārdu. S. Ar trešo pirkstu kreisajai rokai. A. Ceturto pirkstu kreisajai rokai. Ar labās rokas trešo pirkstu. Un ar kreisas rokas trešo pirkstu. Sals. Space. Atstāj. Nu, tā var rakstīt, kamēr mēs atceramies, kuru burtu ar kādu pirkstu mēs rakstam. Tālāk ar kreisas rokas pirmo pirkstu ejam pa labi. G burts. Un novietojam pirkstu atpakaļ uz Z. Ar labas rokas pirmo pirkstu tāpat ejam tikai pa kreisi. P burtu piespiežam vienu taustiņu un atpakaļ novietojam J. Iemācījāmies šos taustiņus kopā ar visiem. Un tagad ar mazu pirkstiņu ejam pa labi. Ar labas rokas ceturto pirkstu pa labi. Viņš klusa, te ir taustiņš apostrof. Ja mēs viņu piespiežam un pēc tam kādu burtu, kuram ir mīkstinājuma zīmes vai garumzīme, tad viņš to rakstīs. Tagad piespiedīsim Š. Vēlreiz piespiedam. Ar ceturto pirkstu pa labi vienu taustiņu piespiedam un atpakaļ. Atgriežam pirkstu. Un spiežam A. Un tāpat L. Vidēji rindai vēl ir ar mazu pirkstu labai rokai, ar ceturto pirkstu labai rokai, vēl ar aiz apostrofa ir vēl tāds backslash, un arī enter var spiest ar mazu pirkstu. Viņš tagad neizrunā, izrunā, lai viņš ieslēdzam, lai viņš izrunā taustiņus. Enter. Ar mazu pirkstu labai rokai arī. Pēdējais taustiņš šim blokam. Labi. Vidēji rindai. Tagad sāksim apgūt augšējo rindu. Sākam ar ceturto pirkstu kreisajai rokai uz augšu. Pārējie pirksti var nedaudz tā kā palīdzēt pirstam atsniegt, ceturtam pirstam būt. Un atgriežam pirkstu atpakaļ. Trešais pirksts kreisajai rokai uz augšu W, otrais pirksts E, pirmais pirksts R un pa labi vēl vienu taustiņu T. Pirmais pirksts raksta divus burtus augšējā rindā. Un tāpat kā arī vidējā rindā. Vidējā rinda ir F un G, augšējā rindā R un T. Tagad ar labas rokas pirmo pirkstu uz augšu U un pa kreisi Y un atgriežam pirkstu atpakaļ. Tagad piespiežam U, atgriežam atpakaļ. Piespiežam Y, atgriežam atpakaļ. Ar otru pirkstu labai rokai I, augšējā rindā. Trešu pirkstu O, ceturto pirkstu P un ar ceturto pirkstu, mazo pirkstu vēl pa labi. Kreisa kvadrāta iekava un labā kvadrāta iekava. Izraksta. Tagad mēs iemācāmies ar visiem šiem burtiem kaut ko rakstīt. Burtus, vārdus un izmantojot atstarpī ar lieliem pirkstiem. Tagad ejam uz apakšējo rindu, sāksim ar ceturto pirkstu kreisajai rokai uz Z. Un backslash. Apgrieztā slīpšķīdra. Ar trešo pirkstu uz leju X, otro pirkstu, pirmo pirkstu V un pa labi B. Arī divus taustiņus paņem. Pirmais pirksts kreisai rokai. Labai rokai pirmais pirksts arī iet uz leju, spiež M un
Arī divas taustiņas. M. M. Piespiežam M. Atgriežam atpakaļ. M. Atgriežam atpakaļ. Ar otru pirkstu komats, ar trešo pirkstu labai rokai un ar ceturtu pirkstu slash. Tagad mēs, ja mums vajag uzrakstīt lielus burtus, tad priekš tā mums ir shift taustiņa. Kreisai pusē un labai pusē. Burtu apakšējā rinda. Tad mums vajag, ja mēs, piemēram, gribam uzrakstīt lielu A burtu, mums jāspiež ar kreisas rokas ceturta pirkstu maza pirkstu. Ja mēs gribam lielu uzrakstīt A burtu, tad mums ar labas rokas ceturta pirkstu jāiet uz leju un pa labi piespiest un turēt. Pārējie pirksti gandrīz nepaliek pavisam uz vietas. Viņi Taustiņu ķēde jābūt to alt plus J. Tab nebūt to alt plus N. Pa ilgu Filtra taustiņi jābūt to alt plus J. Tab nebūt to alt dokuments viens tas vord. Viņš piedāvā ieslēgt taustiņu ķēdi. Tad piespiežam ar labas rokas mazo pirkstu, ceturto pirkstu shift, turam un rakstam ar kreisās rokas A. Rakstam S, D, F. Un tad tāpat arī ar kreisas rokas ceturto pirkstu ejam uz leju, spiežam shift un ar labas rokas varam rakstīt burtu. K, L, I, P. Lielas burtus tā rakstīt. Tad mēs virs burtiem ir mums ciparu rinda. Otra rinda no augšas. Sameklējam ar kreisas rokas rādītāju pirkstu otru rindu pirmo taustiņu no kreisas puses. Tas būs grāv. Un nākamais ir cipari. 1, 2 un tā tālāk. Uz vieninieka novietojam kreisas rokas ceturta pirkstu. 1. Uz 2 trešo, uz 3 trešo, uz 4 pirmo. Uz 3 mēs otru novietojam pirkstu. Četrinieka pirmo pirkstu. Uz 5 labai rokai pirmo pirkstu. Uz 6 otro, trešo pirkstu. Uz 7, ceturto pirkstu uz 8. Ja mums vajag uzrakstīt 9, tad mēs ar mazu pirkstu pakreisi 9 un 0 ar mazu pirkstu pakreisi. Vai, protams, pierast tā, kā var novietot pirkstus uz vienu taustiņu, visus pirkstus uz vienu taustiņu pa labi. Tad ceturtais pirksts kreisai rokai rakstīs 2, 3, 4, 5. Rādītāja pirksts kreisai rokai, pirmais pirksts kreisai rokai rakstīs 5 un tur tālāk. Un tad vienīnieku vajadzēs rakstīt ar ceturto pirkstu kreisai rokai pakreisi. 1 pēc tam 2, tā un tā tālāk. Tagad mēs paņemsim nedaudz vadības bloku un novietosim pirkstus, kā viņus ieteicams turēt. Tad novietojam rādītāju pirkstu uz kreisas bultiņu. Kreiso bultiņu spiežam ar rādītāju pirkstu. Bultiņas uz augšu un uz leju spiežam ar vidēju pirkstu. Kontrol piespiežam, lai viņš daudz nerunā ar kreisas rokas pirkstiem. Un labu bultiņu mēs spiežam ar trešo pirkstu. Bezvārdas pirkstu. Tad virs bultiņa vadības bloka ir taustiņi. Ja mēs rādītāju pirkstu no kreisas bultiņas iesim uz augšu pāri atstarpī,
Tad mums ir taustiņš delete Delete. un taustiņš insert. Virs delete. End blank. Tad mums ar video pirkstu, ja mēs iesim uz augšu, virs augšējās bultiņas, mums ir end, un virs end ir home. Tad ar trešo bezvārdas pirkstu, ja mēs ejam no labas bultiņas uz augšu, mēs spiežam page up, page down un uz augstāk bišķi page up. Nu tā apmēram. Vadības bloks, tagad iesim pie ciparu bloka. Mums ir pa vidu ciparu blokam punktiņš uz taustiņa 5. Un tad tur mēs uz piecinieka, uz tā punktiņa, mēs novietojam video pirkstu labai rokai. Uz četrinieka blakus pa kreisi novietojam radītāju pirkstu un uz sešinieka novietojam bezvārdas pirkstu. Tagad ir ciparu bloks ir izslēgts un viņš strādā kā vadības, navigācijas bloks vai vadības bloks. Ieslēgsim, lai viņš izrunā mums. Ir ieslēgts, tad ar radītāju pirkstu mēs spiežam, iz četrinieka ir bultiņa pa kreisi. Uz sešinieka ar bezvārdas pirkstu mēs spiežam bultiņu pa labi. Un ar video pirkstu piecinieks uz punktiņu. Tā ir izieša pozīcija uz ciparu bloka. Tad mēs bultiņas uz augšu, lai piespiest bultiņu uz augšu, mēs ejam ar video pirkstu uz augšu un spiežam. Tur, kur ir astotnieks ciparu bloka. Uz leju, bultiņu uz leju ir jāiet ar video pirkstu uz leju. Kontrol, lai apstādinātu runāšanu. Tad mums ir taustiņi home un end spiežam ar radītāju pirkstu. Home ejam uz augšu, kur ir 7. Home. Uz leju ejam, uz vieninieka. End spiežam. Ar bezvārda pirkstu page up un page down spiedīsim. Uz augšu, kur ir 9. page up. Uz leju, page down, kur ir 9. Ar liela pirkstu mēs spiežam insert, piemēram, lai izslēgt kombinācijas izrunāšanu. Un tagad izslēgt. Un ar mazu pirkstu var spiest apakšā ciparu blokam apakšā labajā stūrītē enter. Un ieslēgt ciparu bloku reizē augšējā stūrītī ciparu blokam. Tas ir šobrīd viss. Paldies par uzmanību!